Šī teritorijā dzīvo apmēram 1 miljons iedzīvotāji, kas ir pats Latvijas blīvums. Ja viņas ir galēji nepieciešams dedzināt, tad es piedāvātu, viņu būvēt lielajos kangaros, kuru augstums ir 74 metri virs jūras līmeņa, bet Rīga ir 6 metri tikai. Šeit dzīvo 1 miljons, un lielajos kangaros dzīvo daži tūkstoši cilvēku. Tad mēs saglabātu veselību miljonam iedzīvotāju. Lai kā mēs attīrītu šo dedzināšanas gāzes un visu pārējo, vienalga būs liela daļa iedzīvotāju, kuru veselībai tas kaitēs. Un tāds būs astmas, alerģijas un neaudība, kas ir ārkārtīgi bīstamas modernās slimības, ar ko slimo visa modernā pasaule. Un dedzinošos atkritumus mēs varam ļoti aktivizēt šo lietu un nodarīt savu lielu kaitējumu. Pēc manām domām mums vajadzētu daudz vairāk atkritumu šķirot, un mēs praktiski atbrīvotos no tās atkritumu daļas, kas ir jādedzina. Nākošais, ko vajadzētu noteikti darīt, samazināt visu šo te iepakojumu un vienreizējos dažādus materiālus. Visvienkāršākais - šīs te vienreizējās glāzītes, ko mēs visur izmantojam. Mums ir liels iespējas kafejnīcās, dažādās vietās izveidot cilvēkiem uzturēšanās vietu, kur viņi var izdzert ūdeni vai kafiju, un nebūs šo te trauku vienreizējo. Jo, ja bērnam gribās dzert, tad, pirms gadiem 30 veikalā varēja nopirkt solas glāzi un izdzert, bet šodien katra glāze ir iepakota pakā ar plasmas korķi, kuru pēc tam mēs nezinām, kur viņu likt kā pārstrādāt. Tā ir viena tēma. Nākošā tēma par nodokļiem es gribēju arī pieskarties mazliet. Mēs varētu ievērot mazināt nodokļus, ja mēs daudz pozitīvāk, labvēlīgāk un aktīvāk attiektos pret uzņēmēju darbību. Man šķiet, ka uzņēmēju darbība Latvijā, Eiropas Savienībā ir vissliktākajā stāvoklī. Sākot ar to, ka mums aizver ciet kontus vai neatver bankā kontu, gan privātu personām, gan uzņēmējiem. Tas ir pilnīgi nenormāla situācija. Ko mēs gribam panākt ar to, ka mēs nevaram uzņemt kontu? Tas ir vispār ārprāts. Turpinot ar ārkārtīgi tādām pārbaudēm nevajadzīgām, pēc manām domām nevajadzīgām, un ārkārtīgi pedantiem mazo uzņēmēju kontroli. Mazo un vidēju uzņēmumu problēma ir tā, ka viņi nevar algot bieži tik augstas kvalitātes grāmatas.